Nākamajā sestdienā, 23. aprīlī, visā Latvijā, tostarp arī Smiltenes novadā, notiks lielā talka. Šajā dienā talcinieki aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus, piemēram, stādīt kokus, ierīkot puķu dobes, gatavot putnu būrīšus. Ir iespēja organizēt arī savu talku, par kuru lūgums informēt pašvaldību. Iespējas talkot Smiltenes novadā ir vairākas. Dažādi darbi notiks katrā novada pagastā un pilsētā. Grunzāles pagastā turpināsies tīrīšanas darbi gar Palsas upes dabas taku, sakops jaunizveidoto piemiņas vietu, kā arī lasīs atkritumus gar ceļa malām. Launkalnes pagastā, gan pašā Launkalnē, gan Silvā tiks veikti dažādi sakopšanas darbi. Blomes pagastā plānots sakopt Jeberlejas estrādi un labiekārtot centra dīķa pludmali. Bilskas pagastā talcinieki aicināti ierasties ar dažādiem darbarīkiem, jo tiks kopta un labiekārtot ezermala, kā arī tiks lasīti atkritumi gar ceļa malām. Variņu pagastā tiks lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas upes krastos un citvieta pagasta centrā. Apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā līdz lielās talkas dienai atjaunos Purvīša pieminekļa pamatni, kā arī sakārtos tā apkārtni. Pāsmanes pagastā tiks kopta teritorija aiz autoostas un Mīlestības skvērs. Savukārt Smiltenes pilsētā talcinieki pulcēsies pie hokeja laukuma atpūtas kompleksā Teperis. Talkas ietvaros plānots ierīkot vietu apstādījumiem un stādīt apstādījumus vecajā parkā, attīrīt, izzāģēt vidusezera nogāzi tehnikuma pusē no kritušiem sausiem kokiem un atkritumiem, kā arī kasīt lapas Tepera ezera stāvlaukuma apkārtnē un vecajā parkā.